Ko, vai tu dzīvo steigā? Visi saka, ka šobrīd nevar nedzīvot steigā, bet kā tad to redzēt rokrakstā? Ja tavs M-burts samazinās virzienā šādā, šitais pirmais valnīts ir augstāks, otrais zemāks, tā ir diezgan steidzīga domāšana, bet ja tev jau pārvēršās šāds, tā kā vilnītī aiziet M-burti, N-burti, nu tā ir ļoti liela steiga, ļoti ātra arī prāta domāšana, bet nu var paskriet kaut kam garām nozīmīgam. Arī M-burti, kas ir šādi asām augšiņām abām, tā arī ir steidzīgums. Nākamais jau I-burta punkts ir kaut kur stipri pa labi. Tas ir domas nākotnē arī gana steidzīgi. Un vēl viena interesantā lieta. Vai K-burts tev atdalās no kātiņa? Iespējams, tu citādāk raksti, bet ja tev atdalās K-burts no kātiņa, tas nozīmē pārsteigšanos ar secinājumiem attiecībās, ka tu otra vietā izdomā savu scenāriju. Cik steidzīgi tu dzīvo un vai tas ir redzams tavā rokrakstā un kurā elementā?